Kas ir otrs, jeb alternatīvais ārsta neiroķirurga viedoklis? Bieži dzīvē vien ir situācijas, kad pacients ar kaut kādām sūdzībām ir bijis jau pie kāda ārsta, vai tā būtu mugurkaula problēma vai smadzeņu problēma, un diemžēl ir nepieciešama operācija. Operācija ir diezgan radikāls ārstēšanas veids, un daudziem pacientiem pamatoti ir drusku šaubas vai gribās gūt papildus pārliecību par to, ka šī operācija patiešām ir vajadzīga, jo tādas situācijas bieži vien gadās, kad tā operācija nav gluži viennozīmīgi vajadzīga. Tātad pacientam ir kaut kādas zināmas šaubas, un viņš grib gūt zināmu drošības sajūtu par to, ka tiešām šī operācija ir tieši tas, kas vajadzīgs. Šādos gadījumos ir ļoti ieteicams konsultēties ar citu speciālistu, gūt tā saucamā otro jeb alternatīvo viedokli. Piemēram, cilvēkam ir kaut kāda galvas smadzeņu problēma, vai tas būtu audzējs vai kaut kas cits, un viņam nepieciešama operācija. Un bieži vien ir dažādi veidi, kā operēt. Taisīt vienu veidu operāciju vai citu veidu operāciju. Varbūt šajā gadījumā nemaz nevajag operāciju, bet vajag novērot un tā tālāk un tā joprojām. Un pat cik šis lēmums ir ļoti, ļoti būtisks lielākā daļā gadījumu. Pacienti patiešām gribētu zināt vēl vienu speciālistu viedokli, un ja tas cits speciālists arī pateiks tieši to pašu, ko pirmais speciālists, tad, protams, ka ir daudz mierīgāka un daudz drošāka sajūta, ar mierīgāku sirdi var piekrist šai operācijai ar zināmu sirdsmieru, zinot, ka tas patiešām tā ir, ja jau vairāki ārsti saka vienu un to pašu. Un tāpēc bieži vien pie mums griežās pacienti un prasa otru viedokli. Man bija paciente, kurai radioloģiskās attēlos bija diezgan būtiska diska trūce. Un balstoties uz šiem radioloģiskiem attēliem, viens no speciālistiem viņai ieteica operāciju mugurkaula kakla daļā, diska izņemšanu un diska aizvietošanu ar starpskriemeļu implantu. Taču viena no niansēm bija tāda, ka pacientei patiesībā nebija nekādu simptomu. Citiem vārdiem sakot, bildēs bija būtiskas izmaiņas, bet tai pašā laikā paciente jutās pilnīgi vesela, viņai nebija nekādu sūdzību. Ko es ar to gribētu teikt? Mēs neoperējam pacientu bildes, mēs operējam pacientu. Un pat, ja mēs redzam diezgan būtiskas izmaiņas magnētrezonanses izmeklējumā, ja pacients ir sveiks un vesels, mēs nerekomendēsim operāciju pacientiem, kas pēc būtības ir veseli. Tas, protams, neizslēdz situācijas, ka pēc 3 dienām šim pacientam var palikt slikti, un tad tā situācija būs pilnīgi cita, un varbūt, ka viņam vajadzēs operāciju. Bet, ja mēs runājam tagad un tūlīt, un tas ir ļoti bieži, kad pacientam ir radioloģiskos izmeklējumos kaut kādas izmaiņas, bet simptomu viņam nav, ne par kādu operāciju nevarētu būt nerunas. Tāda ir mūsu pārliecība. Šai konkrētai pacientei es ieteicu nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu mugurkaula kakla daļas muskultūras stiprināšanai, kas ir universālā profilakse dažādu ar starpskriemeļa disku saslimšanām saistītu slimību novēršanai vai riska mazināšanai. Pat cik visā pasaulē un arī Latvijā liela problēma ir garas gaidīšanas rindas pie speciālista, tad bieži vien gūt otru, jeb alternatīvu viedokli ir diezgan sarežģīti, jo tā vienkāršā iemesla dēļ, ka rindā ir jāgaida vairāk mēneši, bet situācija prasa risinājumu tagad un tūlīt. Mums vajag tagad zināt, ko tur vajag vai nevajag darīt pareizi. Tādēļ, lai risinātu šo problēmu, mēs esam izveidojuši tā saucamo pacienta portālu. Par cik lēmumu pieņemšana neiroķirurģijā un mugurkaula ķirurģijā lielā mērā balstās uz radioloģiskiem attēliem, tas ir magnētiskā rezonanse un kompjūtera tomogrāfija un dažkārt arī rengenogrāfija, lēmuma pieņemšana var tikt izdarīta attālināti. Tādēļ mēs esam izveidojuši tā saucamo pacienta portālu, kur ik viens pacients var ieiet, autorizēties ar Smart ID vai e-parakstu, veikt maksājumu par konsultāciju un strukturētā veidā norādīt savas sūdzības un norādīt, kāds ārstēšanas plāns ir piedāvāts šim pacientam. Starp citu, to var arī nenorādīt, ja ir interese uzzināt mūsu pilnībā neatkarīgu viedokli, kas nav ietekmēts no nekāda cita, bet var arī norādīt. Tas ir pēc jūsu paša izvēles. Mūsu galā es vai kāds no maniem kolēģiem neiroķirurgiem iegūst informāciju par to, kāds ir pacients, kādas ir viņa sūdzības. Mums ir pieejami radioloģiski izmeklējumi DataMed datubāzē, un balstoties uz
informāciju par pacienta sūdzībām un radioloģiskiem izmeklējumiem mēs varam sniegt attālināti, neatkarīgu viedokli par to, ko šajā gadījumā vajadzētu vai nevajadzētu darīt. Kas ir svarīgi, ka ik viens pacients vai viņa tuvinieks var pieteikties šādai konsultācijai no jebkuras vietas, jebkurā laikā un gūt atbildi 3 darba dienu laikā. Atbilde tiks saņemta uz pacienta norādīto e-pastu slēdziena veidā. Slēdziens ir šifrēts ar paroli, ko pacients saņem SMS veidā uz savu telefonu. Links uz pacientu portālu tiks atstāts šī video aprakstā. Nepieciešamības gadījumā pēc pacienta lūguma mēs varam piedāvāt arī klātienes konsultāciju pēc šī attālinātā pakalpojuma otrs viedoklis, kur mēs varam pārunāt detalizētāk pacientu problēmu un tos risinājumus.